jums parādījās, ka ir veikts ieraksts, ne? Sapcējamies, smaidam un darbojamies tālāk. Tad, kursa tēmas. Digitālā mārketinga pamatu, to mēs šodien pastīsimies parādīšu, cik viņš ir liels, cik viņš ir plašs, kāpēc vispār taisa digitālo mārketingu un tam līdzīgi. Otrs lielais bloks, ko mēs sāksim jau ceturtdienas lekcijā, ir kādai ir jābūt mājaslapai, un jau iesim iekšā, skatīsimies, kā tad viņu uztaisa. Pats strādāju ar Mozilla platformu, latviešu platformu, ļoti viegla platforma, un mēģināšu parādīt to visu ieskatu, jo mājaslapu uztaisīt nav grūti, es jūs tūlīt pārsteigšu, jūs domājat, jā, es jau gan jau visu māku un zinu, uzreiz teikšu, es nemāku programmēt. Mājaslapu uztaisīt nevajag programmēšanas prasmes, tagad viss ir pieejams. Un attiecīgi visgrūtākais mājaslapas izstrādē ir izdomāt, par ko ir lapa, un pēc tam viņu uzturēt. Es to vienmēr salīdzinu ar diviem, piemēram, jūs gribat celt māju vai elementāri, gatavot ēst. Kas ir grūtāk? Gatavot ēst vai izdomāt, ko gatavot ēst, ja ir ģimene? Izdomāt, ka es nolasīju no lūpām, ja? Loģiski, mēs ar sievu esam kļuvuši gudrāki un pēdējos 2 gadus vairs aptaujā neiesaistam bērnus, kādu starpību, ko neēd, vai ne? Līdz ar to krietni vieglāks tas process ir, bet pēc tam uztaisīt ir jau krietni vienkāršāk pirms tam izdomāt, nopirkt un viss tam līdzīgi. Mājaslapa arī būs tēma diezgan liela. Man ir 2 mājaslapas, man ir 2 problēmas, ko risināt, un pats to es arī izmācījies pašmācību ceļā, un ja kāds gribēs uztaisīt mājaslapu, reāli atrodam pelnošu lapu, visas iespējas šajā kursā. Ir diezgan daudz studenti īstenībā beiguši kursu jau ar gatavu mājaslapu. Līdz ar to, ir tas arī, Ždans piebilda par konsultācijām, kaut kas nesanāk, kaut ko tam līdzīgi. Ejam, izmantojiet, kamēr es esmu pieejams šajā kursa laikā. Apstīsimies juridiskos aspektus, tā kā tiklīdz mums ir mājaslapa un gribam ar klientiem noslēgt kādu vienošanos par kaut kādu darbību, pārdot kaut ko, konsultēt, obligāti jābūt arī juridiskām niansēm iekšā, jo visas mājaslapas pārbauda arī valsts ieņem dienests, jo jums jāreģistrē struktūra vienība, jābūt privātam politikam, jābūt distances līgumam. Ja gribēsim ielikt mājaslapā banka maksājums, jums jāgatavojas uz interviju ar bankas cilvēkiem. To arī viss izstāstīšu, nav tik grūti, ja es viņu izturēju. Tur gan bija, es sapratu, ka bankām humora izjūtas vispār nav. Man kaut cik pišķīt ir vēl aizķērusies, bet tur bija tāds diezgan nopietnas process, tomēr tā ir naudas lieta, un mēs pieslēgsim mājaslapā šos te maksājumu sistēmas klāt. Kad mājaslapa ir uztaisīta, sākās mana mīļākā tēma meklētāja programma marketings, jeb SEO. Un attiecīgi tas ir Search Engine Optimization. Tātad, ko dod mājaslapa, ja cilvēki viņu neatrod, vai ne? Ja Googles viņu neatrod. Pilnīgi beztalkā. Aizjām atpakaļ atkal uz to pašu ēdienu. Ja jūs mierīgi uztaisat ēst, un ģimene ir ārā kaut kur, jūs nepasaucat ēst, viņi taču nezinās, vai ne? Ka ir ēdiens, izņemot, ja jūs zivu necepsiet. To arī kaimiņi atnāks, ja? Bet mājaslapā ir līdzīgi, ja jūs uztaisat lapu un neviens viņu neatrod, Googles viņu neatrod, Emirīka viņu neatrod, kā cilvēki viņu atradīs? Jo milzīga kļūda ir tā, ka cilvēki, kad publicē lapu, ārprāts, visi viņā tagad ies un redzēs. Ticat man, neviens viņā neies. Jūs Google 2 reizes apskatīsiet, lai jūs atrastu savu lapu. Krietni ātrāk būs, kad cilvēks ies Kuldīgā Liepājas ielā Gaļasbodē jaunā, nekā cilvēks netīšām atradīs jūsu mājaslapu Google. Runāšu, kā man gāja tā pieredze. Man bija 2 dažādas pieredzes. Ar vienu lapu gāja tā, kā gāja. Ar otru lapu jau gāja to, ko es jums mācīšu. Un mājaslapai niķis ir tas, un Google un intelektu rīkiem ir tas, kad viņiem vajag visu laiku regulāri atjaunot informāciju. Līdzīgi kā jūs ejat uz kādu jaunu veikalu, jūs ejat uz kādu jaunu teātri izrādi, jūs ejat uz kādu jaunu filmu, vai ne? Nevis uz vecajiem kaut kādiem gabaliem un skatāties tur, jo jums taču interesē jaunais. Google'am interesē jaunais, meklētājiem programmām interesē jaunais, un intelektrīkiem interesē jauna, aktuāla informācija, un tā mājaslapā regulāri jāpapildina saturs. Es cenšos to darīt reizi nedēļā ar kādu blogu ierakstu un tam līdzīgi, un parādīšu arī, tie cipari nemelo. Tie cipari jau nemelo, tiklīdz tā mājaslapa ir updatota, jauna informācija, kaut kāda aktuāla informācija, tā mājaslaps turās augšējās pozīcijās. Tiklīdz nē,
nāk cits jūsu vietā. Šī milzīga tēma, ļoti sarežģīta tēma, bet probēšu to visu izstāstīt krietni vienkāršāk. Satura mārketings, tas ir tas, kas mūs ievelk internetā. Mēs taču ieejam Facebookā, ieejam Googlē, meklējam sev kādu interesantu lietu, kādu noderīgu lietu, lai atrisinātu kādu problēmu, vai nopirkt kaut ko, aizbraukt kaut kur tam līdzīgi. Un mēs taču neejam Googlē vienmēr ar bankas kartu rokā, nu tik būs pirkšana. 97% cilvēku meklē informāciju, pirkums aizņem pāris minūtes no tā visa pasākuma. Tāpēc saturs ir mega būtisks, pie kā cilvēks atgriežas. Lai tas saturs tiktu izplatīts, viens no kanāliem ir e-pasta mārketings, un attiecīgi parādīšu arī tos, kā uztaisam. Tātad izsūtīsim profesionālus e-pastus, uztaisīsim e-pasta automatizācijas. Nu, tas ir tā, ka pieņemsim, jūs aizpildat kaut kādu pieteikumu formu, momentā jums ielec e-pasts jūsu paskastītē, vai ne? Tas ir uztaisāms, tas ir izdarāms, un atkal bez programmēšanas prasmēm to visu es jums nodemonstrēšu. Kāpēc varbūt kāds nodomā, bet man taču Gmails, inbox, kāpēc Krūmiņš tagad ar kaut kādiem e-pasta risinājumiem šeit nāks? Uzreiz atgādināšu to, inbox un Gmails ir domāts saziņai, nevis komerciāli rakstura informācijas sūtīšanai. Un tāpēc ir domāti šie e-pasta rīki, lai mēs varētu profesionāli izsūtīt šo te informāciju. Influencer mārketingam pieķersimies. Latvijā viņi gan ir tādi, citreiz pa viņiem pasmaidi, citreiz viņus apbrīno. Es mēģināšu tādu neitrālu pozīciju ieturēt no viņiem, jo ir bijuši klienti, ir bijuši studenti, kam ļoti tas noderējis, un ir bijuši man pašam pieredze, kur bija tā, latviešu augstprātība jums dzīvē nenoderējis. Tur bija arī tāda sadarbība mums diezgan bēdīga. Un šeit diezgan daudz nāks palīgā arī intelektu rīki, jo atsevišķa lekcija kā tāda pa intelektu nebūs. Visās lekcijās probēšu parādīt, kur to var izmantot, kā viņš var palīdzēt un tam līdzīgi. Uzreiz gan teikšu tā, ar intelektu ļoti prātīgi. Intelekts ir super lieta, super štēle tajā jomā, kur mēs neko nesaprotam. Tiklīdz mēs tajā jomā kaut ko saprotam, tad liekas, intelekts kaut ko melo, nevis melo, tās halucinācijas, kaut ko nezinu, kaut ko nesaprotu, un liekas, ko viņš vispār māk, vai ne? Elementāra lieta, man noklausies vienu sporta podcastu, diezgan ikdienā sportu nodarbojos, klausos, un tur viens cilvēks stāstīja, viņš bija ielicis intelektā, kur ir visforšākā, vislabākā auto mazgātuve manā apkārtnē. Atbildēja tur un tur. Uzdeva nākamā jautājumu, kā tur labāk, ar kājām vai ar mašīnu? Loģiski ar kājām, mēs esam zaļi, vai ne? Viņš prasīja auto mazgātuvi. Nesiet kopā, vai ne, tās sliedes, līdzīgi kā mums, ja kāds ir bijis nesen lidostā, mums tur ir dzelzceļa stacija starp citu. Diezgan mazaktīva, bet ir dzelzceļa stacija. Un attiecīgi tur arī nesiet kaut kas kopā, arī šeit nesiet kaut kas kopā. Intelekts var būt superīgs, ideja ģenerators, palīgs. Iedvesmotais godīgi, ja sevišķi es pateikšu, kāpēc es izmantoju nosacīt tikai vienu intelektu rīku, viņš man dzen uz priekšu, lai kaut kādās idejās, kaut kādās darbos, un viņš man pats saka, Gint, tagad šito, tāds riebeklis savā ziņā, bet man viņš ļoti daudz palīdz. Un intelekts ir krietni audzis nekā 2-3 gadus atpakaļ. Viņš ir ļoti loģiskāks palicis, un viņš ir jāmāca un vēlreiz jāmāca, un īstenībā viņš būs jums ideāls palīgs. Tēmas ietvaros ir arī dropshippings. Varbūt kāds zina tādu lietu, kas ir dropshippings. Es nekad mūžā nedomāju, ka es to kursu vadīšu. Kaut gan pats krekls tirgoju jau gadus 7. Vai kas ir dropshippings? Es nedomāju salas andela mandelē, bet... Dropshippings tad, kad kaut kādā noliktavā stāv it kā mana prece, bet tā noliktava izsūta. Tā prece varbūt tiek saražota arī vienkārši pasaku kādu tēkrekliņu un nodrukā viņu pēc tam, kad es esmu, izvietoju kaut kur reklāmu, kaut kur pārdodu, viņi sadrukā nosūta un man paliek starpība. Jā. Tuvu, jā. Tātad dropshippings ļoti vienkāršā valodā būs arī atsevišķa tēma jaundēļ, visticamāk, es viņu ielikšu par šo dropshippinga plusiem un mīnusiem. Ļoti vienkāršā valodā jūs tirgojat preci, kuru jums nav. Vai ne? Man tā teica, tā visa sabile dara. Nesmiešos, bet kaut kas uz to pusi.
Bet, ja kāds man sabals ļoti atvainojas, ja? Bet ir taču arī laukos, nu, pieņemsim, es dzīvoju laukos, un man citreiz cilvēki pasaka, Krūmiņ, davai šogad vēl vienu siltumnīcu ar tomātiem, es tev visu nopirkšu. Nu, man ir cilvēkiem jāpalīdz kaut kas. Un te arī kolēģi minēja par tām krekliņiem vai precēm un tam līdzīgi. Jūs noslēdzat līgumu ar kādu sadarbības partneri, izvietojat informāciju savā mājaslapā, savā Facebookā, savā Instagramā, un attiecīgi es ieeju pie kādu no jums, pasūtu šo te kreklu, pasūtījums aiziet uz jūsu piegādes partneri, un attiecīgi viņi izpilda to pasūtījumu. Es rūpējos par mārketingu, es rūpējos par pārdošanu, es rūpējos par vizuālo tēlu. Tīri mārketinga jomā. Visu darīšanu izdara trešā persona, un citreiz tur vēl ir ceturtā persona. Liekas baigi vienkārši, ne? Elementāri. Es tirgoju to, kas man nav. Es esmu mācīts vienmēr gatavoties sliktākajam. Ja kaut kas notiek, nepiegādā, sliktas kvalitātes, man nedara, es gribu atgriezt naudu. Un tad sākās tā darbošanās. Tas, ka tā nauda ienāk kaut kad mums, ir baigi forši, bet vienmēr reķinamies to, ka būs kaut kāds trešais cilvēks iesaistīts, kuru jūs nekad nedrīkstaties pat pieminēt. Piemēram, jūs man pasūtāt kreklu, es pasaku, es jau vispār nav vainīgs, tur Printfuls vainīgs, viņi nesanāca. Nē, es no jums pirku kreklu. Un jūs man to arī nodrošināsiet. Līdz ar to liekas baigi vilinoši. Tā pašā laikā ir diezgan liela izaicinājuma. Var saslēgt kopā ar visām mājaslapām, ar visiem marketplaciem, kā Etsy, Amazonas, eBay. Man pašam ir Etsy veikals vienreiz netīšām uztaisīja, un tad sāka krekls pirkt no manīm. To arī parādīšu, kā to var uztaisīt. Un attiecīgi pats izmantošu Printful vietni. Tagad gan viņi apvienojās, un vārdu es aizmirsu, viņi paši īsti nevarēja to vārdu pat vēl atcerēties. Jo Printify un Printfuls ir apvienots. Tā kā tas ir dropshippings, mēs tirgojam preci, kura mums pat nepieder. Uzreiz tēmas nosaukuma arī digitālā produktu pārdošana. Vai tā ir digitāla vai fiziska prece? Starpība ir pilnīgi nekāda. Vai preci piegādās cits partneris, vai preci piegādāsiet jūs, atkal šim visam starpība ir nekāda. Jums jārūpējas par mājaslapu, jums jārūpējas ir par to, lai mājaslapa atrod, jums jārūpējas ir par saturu, kā tā prece nonāks līdz klientam, pilnīgi vienalga, kādā kanālā viņa ir iegādāta. Tāpēc visas šīs lietas ir pastarpināti, vai nu produkts ir digitāls, fizisks, vai vispār mēs neko nepārdodam, un šīs visas tēmas ir jāzina. Sociālo tīklu mārketings, riktīgi forša lieta, ikdienā diezgan daudz ar viņu strādāju. Uzreiz gan teikšu tā, sociālos tīklos mēģinam norobežoties no sevis un no juridiskās dzīves, jo ir man bijuši studenti, es neesmu Facebookā, man viņu nevajag. Man ir ļoti vienkārši atbilde, ja man nevajadzētu Facebookā tirgot un tur nebūtu mani klienti, es Facebookā pat nebūtu reģistrējies mūžam. Iesiet manā privātajā profilā, tur nav nekā. Es neesmu ēdis nekad mūžā, es neesmu nekad dzēris, es neesmu bijis slēpot, es neesmu bijis ārzemēs, to informāciju pa maniem sasīklos neatradīsiet. Bet tur, kur man profesionāli viedē, tur man ir jābūt, un tur es esmu spiests strādāt. Un attiecīgi, vienmēr es to salīdzinu tā, arī, ieejot restorānā, normālā restorānā, kafejnīcā, vienalga, kur bistro, un ja īpašnieks būs vegāns, viņš taču nevarēs visu karbonā žēdājs izlamāt, vai ne? Viņam jāpielāgojas ar tirgumu. Un attiecīgi šeit ir arī tā pielāgošanās tirgumu. Un pats grūtākais jums šajā visā vidē būs viena lieta. Jums jāatcerās, ka jūs neesat klients. Un tas ir pats grūtākais. Tas ir pats grūtākais, jūs neesat klients, un jums ir jāielēc jau klienta kurpēs. Ja es runātu šodien ar kolēģiem, saviem kolēģiem, kas arī šo jomu zina, šeit būtu vienīgi svešvārdi. Jūs arī savā jomā gan jau, ja runātu, jūs arī runātu krietni savādāk nekā ar Gintu, kurš nezina neko, vai ne? Un attiecīgi tas ir pats grūtākais. Tas ir pats grūtākais ielikt tā cilvēka kurpēs. Sociāla mārketings ir milzīgs palīgs. Tur apgrozās cilvēki, tur apgrozās publika, bet viņš ir tikai viens no kanāliem. Un šeit prasa diezgan daudz darbu. Es pat teikšu, sociālais tīkls prasa lielāku darbu nekā mājaslapa, jo mājaslapā cilvēki taču neieraksta kādu rībīgu komentāru, neieraksta kādu dzēlīgu piezīmi. Ne tā jūs māja un
Par to jūs atbildat. Sociālos tīklos gan ir ļoti dažādi, un tāpēc arī viena no tēmām būs krīzes komunikācija un komunikācija tieši sociālos tīklos, jo cilvēki bieži vien domā, mēs te taisīsim tikai reklāmu. Nu, reklāma ir maza daļiņa, jo cilvēki sekos jums līdz kā cilvēkiem, kā personām, kā personībām, kā uzņēmumiem. Jo, ko mēs darām? Mēs taču neejam Facebookā ar vienu domu un nagniez varētu kaut kur naudu iztērēt. Vai ne? Mēs ejam, pastamies, ko cilvēki dara, ko viņi, kāds suns nopērts, kur viņš bija, ko viņš darīja un tam līdzīgi. Un tas ir tas pats ar Google. Google vienmēr prasa, vai mēs mācīsimies reklāmas. Jā, mēs mācīsimies, kur šeit ir, tūlīt līdz tam vēl nonāksim. Bet, kā jau minēju, 97% ir par šo. Par saturu, ko cilvēki meklē, ko cilvēki atrod un kas viņus piesaista. Ļoti interesanti pētījumi ir bijuši un cilvēku un pieredzi no studentiem, kuram gan neriebjās Facebook reklāmas. Man riebjās. Sociālos man riebjās. Kuram neriebjās Google reklāmas. Kuram neriebjās tas, ka ieiet sporta centrā, kamēr 4 reklāmas nenoņem, pie sporta ziņām netiec. Vai ne? Cielmaņam to es esmu teicis pietiek reizi. Klīst leģendas, ka sporta centrā starp reklāmām ir sporta ziņas. Nē, esmu redzējis, bet leģendas tāds esot. Un attiecīgi, tā pašā laikā jūs nākat un gribat iemācīties reklāmu Facebookā un Googlē. Un tad man ļoti vienkārši jautājums cilvēkiem, bet ja jums pašiem nepatīk kaitina tās reklāmas, kāpēc jūs gribat iemācīties taisīt reklāmu? Un no studentiem ir atbilde, uz manas uzspiedīs. Ar tādu domu, ja mēs dzīvojam, tad viss būs izdevies. Bet mēs būsim milzīgā blāķī starp informācijām. Mums būs jābūt īpašiem, unikāliem, un galvenais to visu vajadzēs saslēgt kopā smuki, lai mēs varētu arī cilvēkus izsekot. Ja jums taču arī citreiz liekas informācija, kā es skatījos to leduskapi tur, un tagad man rādās Facebook reklāmā. Mani izseko, ne? Uzliekam foliju cepuru un dzīvojam tālāk. Nē, nekā tam līdzīgi. Tā ir zinātne, es pierādīšu, ka mārketings ir tikai un vienīgi zinātne. Nekas vairāk. Ja jūs izseko, es nevaru jums palīdzēt, tad es varu apvērt logu, uzkliegt drošības dienestam, jo es caur logu redzu drošības dienestu un pateikt, reko, te man ir 2 cilvēki, kas paši pieteicās pie manis. Ja? Google rīki, ļoti ceru, ka visiem ir Gmails, jo Google rīki ir izmantojami bez maksas, un viena no pamatrīkiem, ko es skatīšos, ir Google Analytica. Tagad, ko tas nozīmē? Ja mums ir mājaslapa, būtu interesanti redzēt, vai kāds tur vispār ienāk, kāds tur vispār kaut ko dara, kuras lapas skatās, kas tur ienāca un vai ir veikts kāds pirkums. Google My Business ir tāds rīks, kas parādās Google atvērumos, un tā ir tāda uzņēmuma vizītkarte. Arī to mēs taisīsim. Google Search Consoles parāda to, kā cilvēki jūs Google atrod. Un pēc tā var ņemt un veikt ļoti dažādas analīzes un jau meklēt, kā tad mūsu klienti redz, kā mūs dzird un noķert klientus krietni ātrāk nekā tikai uz sajūtām. Uzreiz teikšu tā, šajā jomā mārketingā ir diezgan daudz datu analīze. Ļoti vienkāršā valodā mēs Excelim neķersimies klāt, ļoti vienkārši tas viss tiek parādīt, bet kaut kādu lēmumu ir jāpieņem balstoties uz datiem, un šeit sajūtas mēs liksim malā. Šeit būs dati un vēl vienreiz dati. To, ko nemēr, to nevar uzlabot, vai ne? Ja kāds sporto, tad ikdienā vienīgais pretinieks ir viņa pulkstenis. Neviens cits. Un attiecīgi mēs taču neatnākam no skriešanas, no sporta zāles, un baigi labais. Un skatās, ka paiet garām tantuks ar 2 tirgus somām. Nav baigi labais, tātad jūs bijāt baigi lēnie. Un attiecīgi šeit viss ir jāmēra, lai nelaistu naudu vējā. Jo kādreiz to darīju uz sajūtām, un te bija tie 800 eiro, tie 200 eiro, tie 300 eiro pilnīgi bezjēgā izmestas. Un it sevišķi, ja klients man maksā naudu par to, lai es viņam optimizētu reklāmas un optimizētu izdevumus un sasniegt pēc iespējas labāks rezultāts, man ir jāņem tie cipari vērā, skaitļi vērā, jo tie cipari ir eiro valūta. Pēdējais noslēgumā tēma jau būs Google reklāma, tā kā mums viss šis te būs, tad varēsim palaist arī Google reklāmu. Ir 8 veidi Google reklāmas, pieķeršos pie 2, visticamāk uztaisīsim viņas. Un kas ir visgrūtākais reklāmā gan Facebookā, gan Google? Visgrūtākais ir sagatavot tekstus un bildes. Jūs tagad domāsiet, Gins gan jau ir piešāvies, un kas tad viņam, kur ta problēma? Jūs paši
praktiskajā darbā taisīsiet šeit tekstus un taisīsiet šeit tekstus. Un marketingā vislielākā problēma ir iekļauties noteiktā zīmju skaitā. Ja es jums pateiktu, tagad izdomājot reklāmas tekstu, visi teiktu, vispār nav problēmas. Ar intelektu un ko. Bet ja es jums pateiktu, padomājam, tagad nesakam, ja es jums pateiktu, jums ir jāpasaka, kāpēc tieši jūs esat labākie, ko jūs piedāvājat Facebook reklāmā, jūs to varētu izdomāt, ja? Jūs uzņēmums, jūs paši kaut kāds iedomu biznesis vai tam līdzīgi. Jūs to varētu izdarīt, vai ne? Jūs mums pakratat galvu. Jā, ok. 25 rakstu zīmēs. Varat tā kā īrijā kratīta galva. Šitā viņa piekrīt. 3 dienas skatījos, kāpēc man neviens nepiekrīt, beigās viņš šitā piekrīt. Tad es sapratu, kāpēc viņa atkal man viss piekrīt. Tas gan bija noteikta kultūras vieta, pubs, un tur visam piekrita. Nu, redzat, 25 raksta zīmēs, 30 raksta zīmēs, 35 raksta zīmēs, 60, 90 raksta zīmēs būs jāiekļauj viss. Un tajums kursu laikā arī parādīsies atbilde, kāpēc citreiz marketinga pakalpojumi ir tik dārgi, ārpakalpojumi ir tik dārgi. Nu, pamēģiniet to visu ielikt 25 zīmēs, 30 zīmēs. Jūs teiksiet intelekts. Super! Intelekts ierakstīs 31 zīmē, un jūs viņam dienu skaidrosiet, kāpēc nevar būt 30 zīmes, bet jābūt 29. Viņš to nesaprot. Kāda starpība? Nu, ir starpība, vai ne? Jo 30 zīmes un viss jūs fiziski vairāk nevarēsiet ierakstīt Google reklāmā. 25 zīmes jūs fiziski vairāk nedrīkstiesiet ierakstīt reklāmā. Un tad nu sākās mega vārdu spēle. Un man pat ir aizrādījuši studenti, bijušie studenti, topošie studenti, Gint, kāpēc tu sauc marketinga kursi online, nevis tiešsaistē. Pēc lekcijas viņš saprot, tiešsaistē ir 32 burti, online ir 25 zīmes. Un tad jūs sāksiet mēģināt, kā to visu izdarīt. Tas ir pats grūtākais ierakstīt konkrētas raksta zīmēs. Kā arī domāsiet, kur problēmas bildes. Ja es jums pateikšu, ka ja jums būs viena bilde, jums būs jāuztais viņas 6 dažādos formātos, visticamāk, kāds būs gatavs tagad atslēgties no kursa, ne? Katrai vietai ir savs formāts, kādā viņa ir jāieliek. Un es neļaušu ķepi darīt neko. Es esmu diezgan prasīgs, diezgan piekasīgs tādām lietām, jo es esmu sapratis, kā sliktas bildes nestrādā. Un līdz ar to saka, stulbais Facebook, stulbais krūmiņš neko nemāk. Bet, ja tā reklāma būs uztaisīta pavirši, viņam vienkārši dedzinās jūsu naudu. Tāpēc šeit īstenībā kļūdām nav vietas. Kā es saku, labāk padarīts nekā perfekts. Jo citi cilvēki slīpē kaut ko un beigās neko neizdara. Jūs taču esat cilvēki kādreiz ar kādiem strādājuši, ne? Es eju uz perfekcionismu. Cik bieži viņi ir aizgājuši līdz rezultātam? Baigi maz. Labāk izdara un ejam tālāk, vai ne? Tā. Visa kursa virsmērķis man ir loģiski pasniegt šīs tēmas, man par to maksā, tāds man darbs. Virsmērķis ir parādīt, cik viņš plašs, varbūt kāds paķers sev kādu tēmu, parakst dziļāk. Ja arī sapratīsiet pēc kursa, nē, šis nav man, arī tā ir atbilde. Tā es gāju programmēt pie Jančaka no savu kolēģi Jāņa, un man bija doma tātad, es māku mārketingu, es māku reklāmas, es māku SEO, es māku visu,